Mēs esam Ādažu sākuma skolā, Ādažos, un mēs esam vienā no stāviem, kur ir ēdnīcas telpas. Mums vēl otrs stāvs ir, kur bērni nāk ēst pie pašapkalpošanās vitrīnes. Mums Igaunijā ir līdzvērtīgs uzņēmums, kur ir tuvu 100 skolām, kur ir praktiski visās skolās ir pašapkalpošanās vitrīnes, un bērni no 1. līdz 12. klasē visi ēd paši apkalpojoties pie pašapkalpošanas vitrīnām. Ēdināšanas pašapkalpošanās risinājumu jau šī doma aizsākās Ādažu sākuma skolas būvniecības projektēšanas laikā, kad braucām pieredzē uz Igauniju, lai redzētu, kā tas reāli strādā. Projektēšanas laikā ļoti cītīgi domājām ne tikai kā ieviest šo ēdināšanu, bet vairāk domājām par telpu kapacitāti, lai tas bērniem būtu ērti. Ādažu sākuma skoliņā ir 916 izglītojumie, plus arī aptuveni 80 darbinieki, kuri arī izmanto šo ēdināšanu. Un šīs ēdināšanas process mums ir sadalīts 2 starpbrīžos, un vēl viens liels pluss ir tas, ka mums ir 2 ēdamzāles. Līdz ar to lielo plūsmu mēs varam sadalīt 2 daļās, kas rada varbūt šo efektivitāti, lai neveidotos rindas pie sadalas sletēm, un bērni tiešām varētu paspēt paēst garajā starpbrīdī un arī iziet ārā pelpot svaigu gaisu. Mums ir ļoti būtiski, lai ēdiens ir ne tikai garšīgs, bet viņš ir arī pagatavots no kvalitatīviem produktiem, ko piedāvā vietējie ražotāji. Pēc noteikumiem tie regulē, ka 45% no kopējiem produktiem, kas ir iepirkumā, jābūt ir zaļā karotīte vai bordā karotīte, kas tie ir vietējie produkti, vietējie Latvijā ražotie produkti. Un 45% jau, es domāju, tas jau ir laba proporcija, liela proporcija. Zaļās karotītes produkti jau mums ir kādu laiku un lielā apjomā. Svarīgi ir tāpēc, ka mēs varam ar šiem produktiem būt skolās, bērnu dārzos, slimnīcās un nodrošināt kvalitatīvu ēdināšanu. Tā proporcija, es droši varu teikt, mēs esam skaitījuši proporciju, kas uz šķīvja gada griezumā, jo vēl jāņem vērā sezonas, kur kaut kādas lietas nav pieejamas, ir aptuveni 63–65%, droši var teikt, kad ir vietējais Latvijā ražotais pārstrādātais produkts. Bērni jūtās priecīgi, laimīgi, arī vecāki ir ļoti apmierināti, jo bērni ir paēduši. Kvalitātes zīmē mēs ticam, un otrs, tāds patriotisms vienmēr ir, kad vietējais produkts, kā saka, ģimenē paliek naudiņa. Zaļās karotītes produkti arī svarīgi ir pašiem zemniekiem, no kā mēs pieņemam pienu, jo šie piena produkti ir ar paaugstinātu kvalitāti un atbilst noteiktajiem kritērijiem, lai varētu strādāt skolās un ēdināšanas iestādēs. Rīga pagājušo gadu veica lielu pētījumu, 60 pāri skolām, un ļoti labi rādītāji bija tieši, kur bija pašapkalpošanās. Tur bija vismazākais atkritumu daudzums, kas savukārt nozīmē, ja nav izmestais ēdiens, tas nozīmē, ka arī finansiāli tas vienmēr pašvaldībām būs izdevīgāk. Ādaži ir labs piemērs, arī Siguldas novada pašvaldība labs piemērs, ir Cēsu novada pašvaldība, kur jau mēs aktīvi kā tuvākie piegādātāji pēc zaļā iepirkuma esam. Mēs kaut kādā laika periodā pie tā nonāksim, ka arī mūsu visās skolās Latvijā būs pieejama šī pašapkalpošanās vitrīnes, un saprotams, skolām ir mazliet jāpielāgojās, bet Ādažu sākuma skola ir ļoti labs piemērs, pie kura var konsultēties, kā viņi ir salikuši bērnu plūsmu. No Ādažu sākuma skolas pieredzes arī varētu aicināt citas pašvaldības izvērtēt un ieviest šo ēdināšanas pašapkalpošanās sistēmu skolās.